šodien ir ceturtdiena, un, kā mēs zinām, tad ceturtdienās Saeima strādā varbūt čaklāk nekā citās dienās. Jā, tā gribētos cerēt. Pie Saeimas nav arī mūsu kolēģe Madara Līcīte. Madara, vārds tev. Labrīt. Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Šodien plenārsēdes darba kārtībā 3 pieprasījumi ministriem, un dienas gaitā redzēsim, vai šie pieprasījumi nepārvērtīsies neusticības pieprasījumā, kā tas bija pirms nedēļas satiksmes ministram Matim Švinkam, un uz sarunu esmu aicinājis Nacionālās apvienības deputātu Edvīnu Šnori. Labrīt, Šnoris kungs. Labrīt. Viens no šiem pieprasījumiem ir arī jūsu frakcijas sagatavotais, un tas jau ir minētajiem Švinkas kungām par pasažieru pārvadājumiem uz Krieviju un Baltkrieviju. Ko jūs vēlaties noskaidrot no ministra kunga? Mēs vēlamies noskaidrot, kāpēc šādi pasažieru pārvadājumi regulāri uz Krieviju un Baltkrieviju, kāpēc tie vēl ar vienu turpinās. Jo ir karš tātad Ukrainā, Krievija ir agresora valsts, visi sakari ar Krieviju maksimāli tiek ierobežoti un pārtraukti, un tajā pašā laikā mums ir regulāri pārvadājumi pasažieru ar Krieviju, neskatoties to, gan ka Saeima ir lēmusi, devusi uzdevumu to izbeigt, gan arī drošības iestādes ir norādījušas uz riskiem, bet neskatoties to, tas turpinās. Mēs gribam noskaidrot pie Švinkas kunga, kāpēc tas ir. Vai šie pārvadājumi tiek organizēti kā turismu pārvadājumi, vai tie ir joprojām regulārie pārvadājumi ar pasažieru? Tur ir dažādi, bet jebkurā gadījumā šādi sakari, kad cilvēki brauc uz Krieviju, un tur viņas gan var savarvēt, gan dažādas citas darbības var būt, pa ko runā drošības dienesti. Tas jau viss saglabājās, riski saglabājās. Bet kāds ir iespējams, ja Saeima ir lēmusi, ka šādi pārvadājumi vairs nenotiek? Arī ministrs ir paziņojis, šķiet liekam no oktobra bija, ka pārvadājumi tiek pārtraukti, bet joprojām tie turpinās. Tas ir labs jautājums, tas ir jautājums Švinkas kungam, kā tas ir iespējams. Kā tas ir iespējams tiešām, kad mēs runājam par sliežu nojaukšanu, armija mums saka, faktiski situācija ir diezgan nokaitēta, diezgan riskanta visu kopumā, riski ir daudz, un tajā pašā laikā mēs turpinām pelnīt ar šiem sakariem ar Krieviju. Mūsuprāt, tas ir pilnīgi neadekvāti, un tas būtu jāizbeidz. Jā, un vēl viens no darba kārtības jautājumiem ir arī pieprasījums ekonomikas ministram Viktoram Valainim par Latvijas eiro obligācijām. Kāds ir jūsu viedoklis? Mēs vakar runājām frakcijā par šo, tur bija mums sakot, tie viedokļi dalījās. Mēs nospriedām, ka mēs faktiski klausīsimies šodien debatas, jau gan, es pieņemu, būs arī Valaiņa kungs, es klausījos viņu komisijā. Viņam bija diezgan pamatots viedoklis, viņam atšķīrās ar Kulbergu, tātad abiem dažādi viedokļi. Mēs klausīsimies, izlemsim. Jā, un tad visbeidzot trešais pieprasījums par budžeta datu pieejamību finanšu ministram Arvēlam Ašerādinam. To mēs viennozīmīgi atbalstīsim. Tas arī ir Kulberga pieprasījums, jo viņš ir tiešām viņš ir iedziļinājies tajā budžetā. Var sakot, ideja ir tāda, ka viņš grib tikt klāt pie datiem, uz kura bāzes ir sastādīts budžets, pie tāmēm. Un tās netiek deputātiem atklātas, neskāpēc, un pieprasījums ir par to, ka vajadzētu šos datus padarīt pieejams. Mēs viennozīmīgi atbalstam. Jā, ja mēs runājam par nākamā gada valsts budžetu, kuru plānots pieņemt nākamnedēļ, kāda būs jūsu frakcijas nostāja? Mūsu frakcijas nostāja ir, pirmkārt, mēs nākam ar saviem priekšlikumiem. Uzskatām, ka tur ir daudz, kas uzlabojams. Arī man ir tur priekšlikums attiecībā uz iekšlietu nozari, uz to, ka PMLP vajag stiprināt un tā tālāk. Skatīsimies, ja tas būs tā, kā tas bija komisijā, ka viņi pēc būtības netiek atbalstīti mūsu priekšlikumu. Tur tikai, manuprāt, 4 tika atbalstīti no visa tā daudzuma, ko mēs iesniedzām. Tad mēs būsim skeptiski, diez vai mēs atbalstīsim šādu budžetu. Jā, un par migrācijas problēmu. Šodien Saeima lems par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu. Kas ir tas, ko jūs gribat noskaidrot šai sakarā? Mēs gribam noskaidrot visu jautājumu loku, sākot no tātad, kā tiek pārbaudīti dokumenti, kas šeit ierodās, viņu uzturēšanās šeit, kā tiek uzraudzīti, kā tiek nelegālā imigrācija, tagad tas spiediens, kas mums uz Baltkrieviju uz robežu. Var sakot, viss tas plašais jautājumu loks, kas ir saistīts ar imigrāciju. Mēs redzam, ka situācija nav rožaina. Arī tie dati, ko mēs saņemam no PMLP, liecina, ka neskatoties uz to, ka daļa Krievijas pilsoņu aizbrauc tagad saistībā ar tiem valodas prasībām un tā tālāk, kopējais ārzemnieku skaits nesamazinās. Var sakot, tie Krievijas pilsoņi, kas aizbrauc, viņu vietā atbrauc no Uzbekistānas un citām vietām. Mūsuprāt, tā nav laba tendence. Šādā veidā mēs nevaram risināt tā problēma, kas vienmēr ir bijusi ar augstu imigrantu skaitu. Kāda varētu būt jūsu ieteikumi
šīs problēmas risināšanai? Nu, tie jau tad attiecīgi būs komisijas visai komisijai. Ieteikumi pirmkārt ir šo procesu kontrolēt, kontrolēt, maksimāli efektīvi to darīt, lai nebūtu situācijas, kur, teiksim, uz ielas mēs redzam, kad skaits palielinās un kopumā situācija pasliktinās, bet tajā pašā laikā dienesti plāta rokas. Tāda situācija nevarētu būt. Vai jūs, prāt, būtu jāpārskata arī vīzu uzturēšanās un darba atļauju izsniegšanas kārtība? Būtu jāpārskata, tas jau arī tiek darīts, un gan aizsardzības komisijā, kur es strādāju, pēdējā sēdē, kaut kā mēs skatījāmies, tātad, ka ir, ja cilvēks ir izdarījis pārkāpumus šeit, administratīvos, tad bija runa par 3 pārkāpumiem, tad faktiski viņam jau varētu atņemt uzturēšanās atļauju šeit. Es domāju, ka tas ir diezgan adekvāti. Tas ir, protams, stingri, tāda kārtība līdz šim nav bijusi, bet tajā pašā laikā nevar būt situācija, kā mums te ar dažiem Krievijas pilsoņiem, kuriem ir administratīvie pārkāpumi, tur pār pa 200. Visam viņam neko nevar izdarīt. Tagad mēs to kārtību mainām, un viņi jāmaina pa visu laukumu. Jūsu partijas biedrs Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks ir arī paziņojis, ka tiks pārbaudīts un tiek pārbaudīti, kā šie cilvēki, ko viņš šeit dara Latvijā, vai viņiem ir visi nepieciešamie dokumenti, vai jums ir informācija, tad kādi ir šie pārbaužu rezultāti? Ir dažādas pārbaudes, tur gan legāliem, gan mēģina ķert nelegālos, kuriem nav tie dokumenti. Un tur pārbaudes ir bijušas, nav atklājušas daudz, teiksim, tie, kas nāk caur Baltkrieviju, kas tiek cauri mūsu robežai. Mēs uz vietas šeit daudzus nelegālus neesam atraduši, bet tajā pašā laikā lietuvieši un poļi ir atraduši, ja nekļūdos, vairāk kā 500 cilvēki bija, kas ir no Latvijas, tādi šie nelegāli. Tad tas siets, viņš ir diezgan caurs. Tur daudz tiek cauri, tā kā es domāju, ka ja stiprinātu šādas pārbaudas Rīgā, galvenajā Latvijas pilsētā, tas viennozīmīgi palīdzams, ap citu arī robežsardzes vadītājs ir diezgan pozitīvi par to izteicies, jo tā ir palīdzība